Daudzskābņa šķēlums ar plakni. Mums ir dota figūra, telpiska figūra, jeb ģeometrisks ķermenis. Pieņemsim, ka tas ir kubs, un caur punktiem M, K un L, kas atrodas uz viņa šķautnēm, ir jānovelk šķēlums. Kā to dara? Pirmais darbiņš ir, mēs varam savienot tikai tos punktus, kas atrodas vienā plaknē. Pieņemsim punkts M un L. Un šie punkti jau mums būs šķēluma, viena no mūsu šķēluma līnijām. Bet vēl labāk būtu, ja mēs šo taisni varētu pagarināt garāku caur punktiem, jo, ja mēs pagarinām šķautni B1A1, mēs iegūstam vēl vienu punktu, šo te, kurš atrodas vienā plaknē, augšējā plaknē, jeb kuba skaldnē ar punktu K, un velkot līniju no šī punktu uz punktu K, mums jau atkal rodas punkts, krustpunkts. Pieņemsim, ka tas būs punkts N, kas jau pieder mūsu šķēluma līnijai. Turpināsim konstrukciju. Ja mēs šo taisni pagarināsim tālāk un pagarināsim arī šķautni B1C1, tad mums rodas vēl viens krustpunkts, ko mēs tālāk izmantosim savās konstrukcijās. Pagarināsim šķautni B1B, un mēs esam jau ieguvuši šobrīd divus punktus, ko varam savienot. Un šie punkti ar taisnīti. Un šie punkti mums veidos vēl vienu šķēlumu līniju. CC1 šķautni tiek krustota punktā, teiksim, O, un BC šķautni tiek krustota punktā R. Un atliek uzvilkt trokstošās līnijas. Es viņas varēšu zīmēt ar neredzamo. M un N savienot. K un O savienot ar raustītu līniju. Un L un R savienot ar raustītu līniju. Mēs esam ieguvuši figūru MNKORL, sešstūri, kas ir kuba šķēlums ar plakni, kas iet caur punktiem KLM. Nosacīt izkrāsojumu mūsu šķēlumu figūru. Kā pārliecināties, ka šķēlums ir sanācis pareizs? Jāseko līdzi taisstūra paralēli skaldnī. Pretējām šķēluma līnijām jābūt paralēlām. MN paralēls ar RO, KO paralēls ar ML un LR paralēls ar NK. Ja tas tā ir sanācis taisstūra paralēli skaldnī, tad mēs zinām, ka ir uzzīmēts pareizs šķēlums. Nedaudz savādāks gadījums. Šoreiz mums ir dota četrstūra piramīda, un jānovelk šai piramīdai šķēlums caur punktiem T, P un K. Nu, tā kā T un P mums aizmugurējā skaldnē atrodas vienā plaknē, mēs viņus drīkstam drosmīgi savienot. Bet šī līnija jāvelk tik tālu, lai viņa krustotos ar DC pagarinājumu kaut kādā vēl vienā punktā.
Šis mums būs tikai palīgpunkts. Šo te palīgpunktu var jau savienot, viņš atrodas pamatplaknē, var savienot ar punktu K. Bet es uzreiz vilkšu pagarinājumu, jo DA veidos krustpunktu. Un šis te DA un krustpunkts dod vēl vienu punktu, no kura mēs varam vilkt šķēluma līniju uz T punktiņu. Un tagad mums ir radušies vēl punkti. Nosauksim šo par O, šo par R, un atliek divas trūkstošās līnijas savienot O un P punktu, R un K punktu. Mēs esam ieguvuši piecstūri RTPOK, kas ir mūsu prasītais šķēlums. Paldies par uzmanību!